Значит, мы знаем всех вас. Ваши имена, фамилии, где вы живете, кто ваши родственники. Вы уже себе заработали либо на смерть, либо на тюремный срок. Это будет. Я вам не угрожаю. И я этот месседж адресую тем, в чью голову пришла мысль поубивать русских на Украине. Не делайте этого. Если хотите жить. Не стоит. Latvija, es vēršos pie tevi, jo tavu valsti ir pārņēmis fašistiski noziedzīgs grupējums. Kas mēs esam? Mēs esam tavi kaimiņi, tavi draugi, tavi radi. Mēs esam patrioti. Mēs esam Kilneti un Baltijas antifašisti. Neviena netraucēti un reti kura manīti, šie indivīdi kā vēža šūnas turpina skaitliski augt un gūt aizvien jaunus atbalstītājus. Kopš Nacionālā savienība Taisnīgums vērsa jūsu uzmanību šo pieaugošo draudu pēdējo reizi pirms mēneša, šī grupējuma atbalstītāju skaits audzis vairāk kā divkārtīgi. Latvieti, esi modrs! Ja redzi pretlatviski noskaņotu cilvēku izteikumus internetā, īpaši nākam no Latvijā dzīvojošiem indivīdiem, steidzies par to ziņot atbildīgajiem dienestam. Valsts un mūsu latviešu tautas drošība ir mūsu pašu rokās, un tikai nacionālistu modrā acs cieši vēro un uzmana šādu naidīgu elementu darbības. Ir noskaidrots, ka šo grupējumu koordinē no Maskavas. Tāpat ir zināms, ka aktīvi tajā darbojas elementi, kas pašreiz vēl uzturas Latvijā. Grupējumu mērķis ir vairot bravūru un krievu šovinismu, radīt iespaidu par tiešu un tagadēju Krievijas atbalstu separātismam Baltijas valstīs un īpaši Latvijā. Iekš grupējuma Telegram tērzētavas skaidri dominē ideja par krievalodīgo supremātismu pār baltu tautām, un diskusijas virzās caur viltotas vēstures uztvers prizmu. Komentāri, kas pauž šādu nostāju, un citi līdzīgi izteikumi regulāri izskan no pretlatviski noskaņotajiem, sevi par Baltijas antifašistiem dēvējošajiem un to atbalstītājiem. Baltijas antifašisti ir grupējums, kas aktīvi iegulda laiku un koordinētas pūles izvērstai propagandas kampaņai, kuras mērķa auditorija ir Baltijas valstīs dzīvojošā 5. kolonna. Krievu pasaules atbalstītāji tiek aicināti uz separātismu un informācijas ievākšanu priekš Krievijas specdienestiem. Nacionālā savienība Taisnīgums jau iepriekš pievērsa jūsu uzmanību šim grupējumam un tā nesenajām darbībām. Lai kliedētu ilūzijas par to, ka 5. kolona ir mīts, vai arī to, ka ārpus Krievijas dzīvojošie krievi ir mūsu sabiedrotie, vēlamies jums prezentēt apkopojumu ar komentāriem no cilvēkiem, kas aktīvi piedalās diskusijās iekš Baltijas antifašistu grupas ziņapmaiņas lietotnē Telegram. Piebildīsim, ka uzzināt šo cilvēku patieso identitāti sarežģītāk ir padarījis fakts, ka pats antifašistu grupējums ir rūpīgi instruējis savus sekotājus, kā dažādos veidos maskēt un slēpt savu identitāti. Mums ir jāgaš šī etnokratiskā, buržuiskā valsts. Jāgaš šis saima ir mūsu visu ienaidnieks. Ļevits, Kāriņš, Fabriks, visi mūdāki! Latvija galīgi pārvērtusies par fašistisku valsti. Tāda bijusi vienmēr, bet tagad nobrieduši arī tie, kas iepriekš to neievēroja. Baltija, jeb kā mēs viņu saucam Nova-Baltija, tā jāatgriežas Krievijas sastāvā. Tas ir vienīgais veids, kā glābt tautu. Jūs, fašisti, pamodinājāt Krievu lāci, un mēs, visas tautas, apvienojamies, lai atsvestu jūs tālu prom no mūsu robežām. Spēku, veiksmi un izturību visiem mūsu cīnītājiem frontē. Irina Tumanova.
Paldies, Jāni! Vēlu jaunas uzvaras, lai visas lodes ladiņi šķemva staviet garam. Vēlu, lai arī Rīga sastop tevi un tavus biedrus ar prieka asarām acīs un prieku kā lielus fašisma uzvarētājus. Ticu, tā arī būs. Kareivis no Latvijas Iljas ar Segvardu Irlandets nodot visiem antifašistisku sveicienu. Ļoti priecē nosaukums Nova Baltija. Ja mūsu galvenais komanderis dos pavēli, Baltija būs atbrīvota no fašistiem. Nododu visiem sveicienus un zinat, ka jūs neesat vieni. Mūsu darbs ir taisnīgs, uzvara būs ar mums. Donbasa neuzvarēs. Pribaltika būs mūsu un atbrīvota. Ahmats spēks, Allahu Akbar. Irlandets. Par 30 gadiem pazemojumu un diskriminācijas, par sūdiem, ar kuru mani aplēšie izdimteņi, par visu, ko viņi man ir atņemuši, valsti, kurā es piedzimu, izglītību, par katru sirmu matu uz manas galvas, viņi atbildēs. Atbildes prātināšanā manā kabinetā. Tas ir mans dzīves mērķis. Latvija būs atbrīvota un Nova Baltijai būt. Tāda ir mana grība. Pēc fakta, konkrēti pēc šī stāsta, cilvēku, kurš ir karojis Krievijas interesēs, banāli izmet no valsts, ne birokratijas dēļ, ne aiz vienaldzības un kaut kur uz nekurieni, bet tieši zem panta, nav vārdu. Nedaudz citādāk. Atgriezties mums vajadzēs ar tankiem. Tādēļ mēs šeit vācam savējos tieši šī mērķa labāk. Jūs tur rakstījāt, ka es slikti runāju latviski, paklausieties īsto vēsturi. Latgale, tā ir Krievijas zeme. Patrenēsimies Jaunkrievijā, pēcāk atbrīvosim Jaunbaltiju. Dmitrijs Morozovs. Skumji apzināties, ka visi mūsējie tā aiziet no Baļķijas, neskatoties uz to, ka viss tā arī vēl nav beidzies. Sergejs Vasiljevs. Dodas prom tie, ko jau piespieda vai kas šaubas, izvēle, cietums vai izbraukšana. Liela daļa tāpat paliks. Es svinu jauno gadu pēc Maskavas laika. Visa mana ģimene tā svin. Paskatīsimies Vladimira Vladimiroviča Putina runu. Iz Latvija ir viena laika josla. Sveiciens visiem mūsu zaldātiem jaunajā gada, kas tagad cīnās un aizsarga Krieviju un mūsu tautu. Video mums atsūtīja antifašisti no Irlandijas un bijušajām SSSR valstīm. Ar jauno gadu, mūsu dārgie varoņi, spēku, izturību un veiksmi. Mēs jūs visus ļoti mīlam un gaidām mājās. Izsaukt viņos sirdsapziņu ir bezcerīga laika tērēšana. Katram nacistu izzimtanim ir jāsaprot soda neizbēgamība. Piedāvāju izveidot parfīmu speciāli radītu latviešiem ar šaujamulverā asins sviedru smaržu ar nosaukumu Pizdā brīvībai. Abreka. Tak visa Laptija Pētera nopirkta no zviedriem, tikai ar Latgaliju vien nepietiks. Viss būs Krievija. Dod Dievs Putinam veselību un ilgus gadus. Papaleva. Baltija ir viens smilšu gravdiņš uz zemes virsmas. Sergejs. Viņi vienkārši ir ezeļu un aitu bērni. Dmitrijs Morozovs. Kādi čemodani viņus Krievu centrālē gaida? Vai arī mums Lefortovā sen jau numuri tādiem sagatavoti? Mūsu biedrība tam arī ir izveidota, lai nedotu Krievu mēdījiem, sabiedrībai un pat varam aizmirst par Baltijas jautājumu. Sergejs. Visus nācikus uz zīmuļā. Pēc tam, kad viņi vaimanās, mēs nezinājām, jūs mūs ne tā sapratāt un tam līdzīgi. Viss viņam tiks uzskatīts. Šīs zīmes ar nosaukumu esi sveicināta mājās Krievijā. Tam jāstāv Līdostā, Rīgas stācija, Viļņa un Tallina. Gaidot autobusus no Polijas, Vācijas, Somijas un tā tālāk.
Es zinu, ka ne pa tēmu. Kurš zin, kā skatīties Krievijas kanālus Latvijā? Ja IPTV, tad kurš ievad? Lūdzu, pasakiet man, ja nav grūti. Ja uz kompjutera, tad caur VPN. Es pievienoju savu kompjuteru smartfonam un caur HDMI skatīšos. Jebkura metode noderēs. Kompjuters, Smart TV, smartphones. Viss kas, galvenais skatīties normālu televīziju. Man šīs sankcijas jau tā visu ir apgriezušas. Mana Jandeksa Lisa nestrādā jau vairāk par pusgadu. A TV nav nekāda, vieni tikai latviešu kanāli, kur vispār nekā normāla nav. Ilona. Priekš manis ruski mir. Tie pirmam kārtam ir karavīri glābēji. Vectevi visi kāroja, atnāca ar uzvaru. Tevs karavīrs Afganistanu piedzīvojis. Kas tur cēla slimnīcas un skolas? Krievu karavīri viņus ciena, a tie, kas pret krieviem šaura skata lokā, neattīstījies cilvēks. Sergejs raksta. Nevis ukrainci, bet hahli. Ukrainci tā ir nacionalitāte, a hahol tas ir kā latviešu nācīgs, dzīvniecisks radījums, kas iedomāja savā lepnībā, ka ir pa pusē dievs. Lemtspējīgs, kam dzīvot un kam ne. Lemtspējīgs, kā kuram mirt. Ukraina pilns ar cilvēkiem, kas sapņo par Krievijas atnākšanu. Mosties, latvietī! Latvietī, mosties! Mūsu ienaidnieks ir Saimas Kangarats, nevis Krievija. Šī militāra hunta sastāv no trimdiniekiem, kuru vidu nav neviena īsta latvieša. Levits, Kāriņš, Pabriks, Linkevičs un tā tālāk. Viņi jau šodien ir gatavi karot pret Krieviju līdz pēdējiem latvietim. Mums līdzi dzīs arī lietuviešus un igauņus. Jo pie viņiem ir tādas pašas politiskas prostitūtas, NATO un ES mums aidos ieročus un zārkus ar izdevīgu procentu likmi, bet trimdinieki par to uz sitiena saņems atkatu. Mosties, latvietī! Latvietī, mosties! Atceries, ka esi sarkanu strēlnieku pēctecis. Atbrīvo Latviju no nacistiem. Kad Latvija būs brīva, tiks dzēsti visi privātpersonu parādi. Kopā ar krieviem sāksim būvēt jaunu tautas valsti no nulles. Kamēr vēl ir laiks, un kangari nav sākuši karu. Mosties, latvietī! Latvietī, mosties! Mosties, latvietī, mosties! Vēlamies pievērst jūsu uzmanību tam, ka Baltijas antifašisti nebūtu nav negaidīts fenomens. Šis grupējums un tās straujais atbalstītāju pieaugums ir tieši esošās Latvijas varas 30 gadus ielgušā gļēvuma rezultāts. Varas īstenotā, bezzobainā politika, kas nodrošinājusi svešiem elementam mūsu zemē ērtu un pašpietiekama dzīve uz latviešu tautas rēķina, atteikdamās no nacionālas un spēcīgas valsts celtniecības, ir radījusi auglīgu vidi iekšējai šķelšanai un piektās kolonas daudzskaitlīgajam pieaugumam. Nacionālā savienība Taisnīgums uzskata par kritiski svarīgu padomju okupācijas laika koloniālās rusifikācijas politikas novēršanu, to padomju laikā ieceļojušo migrantu un viņu pēcteču, kas nevar un nevēlas atzīt Latviju kā neatkarīgu, latviskajā kultūrā un vērtībās balstītu valsti, izceļošanas veicināšanu visiem reāli iespējamiem līdzekļiem, kā arī Latviju graujošās naturalizācijas politikas apturēšanu, to kontrolējošo institūciju darbības izvērtēšanu un rezultātu pārskatīšanu,
atņemot pilsonību latviešu tautai un valstī politiski nelojālām un latviskā vidē reāli integrēties nespējīgām personām. Realizēt kriminālu atbildību un cietumsodu par pretlatvisku darbību un terorismu atbalstošās Krievijas noziegumu attaisnošanu, kam vienīgā alternatīva ir tulītēja, brīvprātīga Latvijas teritorijas atstāšana.